Sveiki, bērni! Vai jūs kādreiz esat izjutuši atšķirību starp siltu ūdeni un nedaudz siltāku ūdeni vannā? Tā var šķist maza izmaiņa, bet priekš mūsu lielās planētas pusgrāds var radīt lielas izmaiņas. Iedomājieties, vienā pusē ir mūsu pašreizējā planēta, bet otrā par pusgrādu siltāka. Šī mazā pusīte var padarīt laikapstākļus daudz neparedzamākus. Vietās, kurās ir augsts, piemēram, sniegotos kalnos, pusgrāds var pātrināt sniega kušanu. Tas veicina pārplūst upēm un rodas plūdi. Mūsu zaļajos mežos tikai nedaudz siltāks laiks var radīt sausumu un apgrūtināt augu un dzīvnieku augšanu un izdzīvošanu. Un vai atceraties mūsu krāsaino zemūdens dārzus, koraļu rifus? Pusgrāds var radīt tiem stresu, novedot pie to izbalēšanas. Kāpēc mums vispār vajadzētu uztraukties par pusgrāda izmaiņām? Jo visas šīs mazās izmaiņas sasummējas un ietekmē ikvienu uz Zemes, mūs ieskaitot. Tātad, ko mēs varam darīt? Mazas darbības no ikviena no mums var rezultēties ar lielām izmaiņām. Stādot kokus, šķirojot atkritumus. Un pat braukšana ar riteni var palīdzēt Zemei saglabāt pareizo temperatūru. Ikviena lieta skaitās, pat ja tas ir tikai pusgrāds. Kopā mēs varam Zemei dot foršu un laimīgu apskāvienu.